Alise Veidele, Vācijas politiķe, AfD līdere. Ukraina bloķē naftas piegādes Ungārijai, lai paaugstinātu enerģijas izmaksas. Tas tiek darīts tāpēc, ka aprīlī Ungārijā notiek vēlēšanas un Eiropas Savienība vēlas panākt valdības maiņu. Viktors Orbāns traucē Ukrainas iestāšanās procesu Eiropas Savienībā un ir nērts kara eskalācijas piekritējiem. Tāpēc viņu cenšas politiski novākt uz Ungārijas iedzīvotāju rēķina. Tas ir krāpniecisks gājiens Eiropas Savienības stilā, ko norāda raksts Die Weltwoche virsraksts. Ukrainas naftas piegāžu apturēšanas dēļ Ungārija bloķē Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju. Kas notiek Eiropā? Ko jūs par to domājat? Piesakojiet droši man, runāsim, apspriedīsim interesantas lietas. Pat tādas, ko iespējams neraksta Latvijas masu mēdījos.